У нас приближаются президентские выборы 3 июня. В среду уже состоится первый тур. И у нас в гостях кандидат от национального объединения, кандидат в президенты Латвии Эгил Левитс. Доброе утро. Добрый. Хочется сразу сказать для наших телезрителей, что разговор наш будет двуязычным, мы будем задавать вопросы на русском языке, но господин Левитс будет отвечать на латышском языке. По возможности мы постараемся вкратце переводить то, о чем мы будем говорить. У меня первый вопрос. В нашей стране последние годы, по-моему, такое джентльменское соглашение, что пост премьера у единства, пост спикера Сейма у национального объединения, пост президента у Союза зеленых и крестьян. Вас выдвигает на пост президента национальное объединение. Почему вы решили, что это джентльменское соглашение, если так можно выразиться, можно разрушить и порвать? Vispirms jau valsts prezidents neietilpst kādas partiju varas balansā. Tas tā ir iznācis, kā līdz šim no atjaunotās Latvijas valsts prezidentiem divi piederēja Zemnieku savienībai vai bija bijušie Zemnieku savienības biedri, bet divi bija neatkarīgi. Tad neatkarīgi bija gan Vīķa Freiberga, gan Zatlers. Tā kā tas nav teikts, ka vienai partijai pienākās vienmēr prezidenta postenis. Tas, kādā veidā izveido valdību ministru prezidents, tas ir atkarīgs no tā, kā izveidojās koalīcija. Un līdz šim koalīcijā bija arī vienotība, ir arī vienotības vadībā šī koalīcija. Bet es atkārtoju, valsts prezidenta postenis stāv pāri partijām, nav partiju, teiksim, iznomāts kaut kādā veidā uz visiem laikiem, un ir jāievēlē tas valsts prezidents, kurš ir vispiemērotākais pildīt šo amatu. Господин Левитс сказал, что президент стоит выше партий, как правило, и не партиями выдуманный пост, поэтому... Да, и кандидаты в президенты были и от других партий, от Союза крестьян, и два независимых, Вīķa Freiberga и Valdis Zatlers. А вы себя считаете независимым кандидатом? Jā, protams, es neesmu saistīts ne ar vienu partiju. А почему вас выдвигает национальное объединение тогда? Tāpēc, ka Nacionālā apvienība uzskata, ka es esmu piemērotākais kandidāts. Может быть, это потому, что вы разделяете идеи и мнения национального объединения? Lielā mērā mums sakrīt šīs domas, ir jautājumi, kur nesakrīt šīs domas, bet es gribētu norādīt, ka mani izvirza arī vienotības deputāti un arī opozīcijas partijas no Sirds Latvijā deputāts. Tā kā tas nav tikai Nacionālās apvienības izvirzītāji, bet katrā ziņā ar partijām es neesmu saistīts, un man ir saskarsmes punkti ar visām politiskajām партиям. Вайра Вīķa Freiberga была президентом, нацеленной на внешнюю политику, но немного местами упустила внутренние проблемы в стране, так говорят эксперты. Вы на что будете нацелены, если вы станете президентом Латвии? Вы знаете, чем живет сегодня современная Латвия? Protams, jā. Jo mana specialitāte ir valsts. Es zinu, kā valsts funkcionē, un vēl vairāk man ir priekšstats par to, kā valstī jāfunkcionē, kā jāfunkcionē demokrātiskai, tiesiskai valstī. Un es visu laiku ar to esmu nodarbojies, un, protams, es pazīstu Latvijas ļaudis, te arī dzīvoklis Rīgā man ir, es esmu saistīts ar Latviju visu laiku, un es domāju, ka es apmēram, teiksim tā, gan ārpolitikai, gan iekšpolitikai pievērsīšu nepieciešamo uzmanību. Но господин Левитс сказал, что он будет следить и за внешней, и за политикой, и за внутренней политикой, и о том, что происходит внутри страны. Он знает, и квартира у него в Риге. Да, но чем именно живет сегодня Латвия? Какие основные проблемы, на что нужно уделять? Да, вот если вы станете президентом, ваша первая, так сказать, проблема, на которую вы захотите решить? Jā, ir daudzās jomās ir problēmas. Es teicu, ka manas prioritātes ir tiesiskums, jo mums ir zināmi tiesiskuma deficīti. Mana prioritāte būs drošība, jo drošība ir, teiksim, valsts pamats. Un mana prioritāte būs sociālās nevienlīdzības pazemināšana, jo Latvija ir ļoti ekstrēmi sociāli nevienlīdzīga valsts. Un es domāju, ka tā tas nedrīkstētu turpināties, un tieši sociāliem jautājumiem ir ļoti būtiska nozīme, kuriem es pievērsīšu uzmanību.
Основной приоритет господина Левица на посту президента будет снижение социального неравенства в государстве, потому что оно сегодня ярко выраженное. И правовое государство. И Правовое государство и безопасность. И безопасность. Да. Все три, да. У нас сегодня Всемирный день защиты детей. У нас в студии, как вы, наверное, заметили, сегодня дети. Ļoti симпатически, jā. Да. И поэтому хочется спросить про будущее Латвии, потому что они тоже являются будущим Латвии. Может быть, так как наша программа выходит на русском языке, затронем тему русского образования в Латвии. Вы являетесь сторонником ликвидации русских школ? Nē, tas nav pareizi. Es nebūtu par to, ka Krievu skolas tiek likvidētas. Es būtu par to, ka visās valsts skolās ir jābūt vienotai pamatprogrammai. Vienotai pamatprogrammai valsts valodā. Bet tā kā mums ir Krievu un Baltkrievu un Ukraiņu un Lietuviešu un citas mazākumtautības, tad šo mazākumtautību bērniem skolās noteikti būtu jāpasniedz arī šie specifiskie priekšmeti, piemēram, attiecībā uz Krievu skolām, Krievu valoda, Krievu vēsture vai Krievijas vēsture, Krievu kultūra. Tas nāk pa virsu. Bet pamatprogrammai ir jābūt tai pašai visās valsts skolās, jo mēs nedrīkstam bērnus dalīt pēc etniskās piederības. Tas veicina sašķeltību. Un es domāju, ka mums ir laiks sākt domāt par vienotu programmu visās valsts skolās, lai sašķeltību mazinātu. Ну, господин Левиц сказал, что пришло время думать о единой программе для школ, чтобы уменьшить расслоение общества. Vienotu pamatprogrammu. Да, на одной основной программе. Это основная программа... Bet es teicu vēl tālāk. Es teicu tā, ka tām mazākumtautībām ir jābūt arī iespējai, un tāpēc ir nepieciešams arī šīs mazākumtautības школах и предметы на русском языке, русская культура, история. Русский язык, русская культура, русская история. А у вас есть исследование какое-нибудь на руках, ну, когда вы станете президентом, как вы будете доказывать необходимость этого? Есть ли исследование, что нынешняя модель 60/40 не годится, и дети выходят, не зная латышского языка, там, не знаю, предметов, ну, то есть, что именно образование в русских школах, в школах нас меньшинства хуже, чем латышских? Es domāju, ka valsts valoda ir kopēja valoda visiem valsts iedzīvotājiem. Tā nav latviešu īpašums. Latviešu valoda ir domāta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no izcelsmes, un šī latviešu valoda ir kopēja. Tādēļ arī mums ir jārunā šajā kopējā valodā, jo tā ir demokrātiskā līdzdalības valoda. Un mazākumtautības, protams, ir tad divvalodīgi un runā savā valodā. Tas ir svarīgi. Bet man jāsaka, Eiropas modelis ir tāds, ka netiek dalīti bērni pēc tautības, netiek dalīti bērni pēc valodas. Jo tieši tādā veidā veidojas pilsoniskā nācija, neatkarīgi no izcelsmes. Вы были судьей Европейского суда по правам человека. Как вот это желание перевести русские школы на латышский язык обучения сообразуется с правами человека? Jā, protams, apskatīties visā Eiropā. С правом ребенка получить образование на родном языке. Paskatīties visā Eiropā. Visā Eiropā ir vienota skolu sistēma valsts valodā. Un neviens neiedomājas tas, ka Francijā visi mācās franču valodā. Un, diemžēl, Francijā nav šie papildu priekšmeti. Latvijā būs daudz vairāk nekā pārējā Eiropā. Un tāpēc es uzskatu, ka mazākumtautības, protams, ir kultūras pienesums Latvijas valstī un Latvijas tautai. Tāpēc es domāju, ka šie papildu priekšmeti ir nepieciešami. Tātad skolās ir jāpasniedz Krievu valoda, Krievu kultūra, Krievijas vēsture vai Krievu vēsture. Un tas ir ļoti būtiski, un tieši šāds līdzsvars palīdzētu samazināt un varbūt nākamā paudzē izskaust etnisko sašķeltību. Ну и, наверное, один из последних вопросов. Как вы, собственно... Lūdzu, pārtulkojiet to. Что господин Левиц считает, что в русских школах обязательно должно быть преподавание русского языка, русской культуры, да, и российской истории, да, русской и истории. В отличие от Франции, например, это будет дополнительным, так сказать, бонусом к нашему образованию. Un tas ir ļoti svarīgi, lai
pārvarēt etnisko И это очень sašķeltību. важно, чтобы преодолеть Здесь, этническое размежевание. Один из последних вопросов. Как вы собственные шансы оцениваете на то, что вы станете президентом? Через 2 дня будет голосование. Сколько голосов вы наберете на вашем? Par to es daudz nedomāju. Es domāju, tie deputāti, kuri uzskatīs, ka es esmu piemērotākais kandidāts, balsos par mani. Iespējams, ka teiksim, viņi varbūt domā, ka es esmu piemērotāks, bet frakcija domā citādāk. Es domāju, tas nav mans jautājums, tas ir šo deputātu jautājums. Неужели вы не считали? Не Nē, спрашивали коллег? ja man jāsaka, tie cilvēki, kuri man saka, ka viņi uzskata mani par piemērotāko kandidātu, tādā gadījumā man jau būtu vairākums. Bet es nezinu, vai visi tie tiešām nobalsos arī par mani. Tādēļ es par to nezīlēju, un kā būs, tad es būšu arī apmierināts. Но все-таки я хотел бы последний вопрос сказать. Вы уверены, что вы станете президентом всего латвийского народа, всего латвийского общества, а не какой-то отдельной его части? Protams, Latvijas valsts prezidents ir visu iedzīvotāju prezidents. А вы лично уверены, в том, что вы станете таким? Protams, es būšu visu Latvijas valsts iedzīvotāju prezidents, neatkarīgi no tautības. Un gan latvieši, gan ukraiņi, gan poļi, gan krievi. Я не про народность, я просто спросил. Jā, nu tieši tā. Tieši tā. Un tieši tādēļ es jau uzstādu savu kandidatūru kā neatkarīgs kandidāts, jo es neesmu saistīts ar partijām, es varu pieņemt neatkarīgus lēmumus. Un tādēļ noteikti es būšu visas Латвijas тautas президентом. Господин Левиц готов стать президентом всего латвийского народа? Да, всенародным президентом. Именно поэтому обещает быть независимым. Но, тем не менее, вы пришли говорить с русской аудиторией, но говорите на латышском. При этом я так поняла, что вы вполне хорошо владеете русским языком. Вы когда станете президентом, на каком языке будете говорить? Ruskim языком, bet, protams, kā valsts prezidentam man jārunā ir valodā, kuru saprot visi. Ja, protams, es iešu specifiski. Вы еще не президент. Jā, tieši tā, bet es domāju, ja es iešu uz sarīkojumiem, mazākumtautības sarīkojumiem, kuru valodas es pārvaldu, tad, protams, es varu arī runāt šo mazākumtautību valodā, bet mums ir vismaz 30 mazākumtautības, un es nepārvaldu tik daudz valodas, tā kā ir jābūt attieksmei, pret visiem ir jābūt vienādai. Un mūsu kopējā valoda tomēr ir latviešu valoda.